Границы дипломатии, дипломатия без границ. Вклад парламентской дипломатии стран Балтии в преодоление региональных вызовов сегодня будут обсуждать в Риге на конференции Балтийской ассамблеи законодателей из Латвии, Литвы и Эстонии. Один из участников форума, посол по особым поручениям и руководитель секретариата по кандидатуре Латвии в Совбезе ООН Андрей Спилдегович, наш утренний гость сегодня. Доброе утро, Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. Одна из ключевых тем сегодняшнего форума Балтийской ассамблеи в Риге звучит так, как внешнеполитический курс единый в преодолении региональных вызовов. Скажите, а насколько изменились эти вызовы в течение последних 100 с лишним дней, в течение которых президентом США стал Дональд Трамп? Es teiktu, ka šobrīd pasaules starptautiskā kārtība piedzīvo varbūt vienus no tādiem grūtākajiem izaicinājumiem. Gan pēdējo 100 dienu laikā, gan varbūt arī pēdējo 4 gadu laikā. Un, protams, tam ir vairāki faktori. Pirmām kārtām tas ir Krievijas karš pret Ukrainu, kas fundamentāli apdraud ANO hartu pēc otrā pasaules kara iedibināto pasaules kārtību. Bet, protams, mēs redzam arī pasaulē kopumā ir mēģinājumi, kā teikt, pārskatīt dažus fundamentālus starptautisko tiesību principus, un tāpēc šajā laikmetā tīpaši svarīgi ir nelielām valstīm, mazām valstīm būt redzamām, būt skaļām, būt vienotām, un, protams, Baltijas valsts kopā ar Ziemeļvalstīm, Poliju, Lielbritānija, mēs veidojam tādu reģionu, kurš mēģina būt aktīvs gan Baltijā, gan Ukrainā, gan Eiropā, NATO ietvaros un, protams, arī plašāk ANO. Итак, как говорит наш сегодняшний собеседник, мировой порядок не только в течение последних 100 дней, но и в намного более широкой перспективе переживает серьезные потрясения. Война России в Украине продолжается. Но и на этом фоне еще наблюдаются попытки некоторые пересмотреть отдельные фундаментальные правовые принципы. Поэтому, продолжает господин Пилдегович, очень и очень важно таким маленьким странам и в целом Европе быть единым. Кстати, то, что Трамп, по словам наших политиков, его администрация, считает страны Балтии союзниками и ставит порой даже в пример нас другим странам, когда речь заходит о том, сколько государство тратит сегодня на оборону, это что-то больше, чем просто дипломатия и слова prezidenta США. Es domāju, ka prezidents Trumps nāk no biznesa un viņš ļoti labi saprot skaitļus. Un tādā ziņā, redzot uz Baltijas valstu, Ziemeļvalstu ieguldījumu drošībā, viņš skaidri redz, ka mēs neesam drošības patērētāji, mēs esam pasaules drošības veicinātāji. Viņš redz, ka aiz mūsu, kā teikt, deklarācijām ir konkrēta rīcība, ir konkrēts pamatojums. Un viņš redz, ka mēs arī esam rīcībspējīgi. Mēs piedalāmies kolektīvās drošības stiprināšanā, vai tie būtu Balkāni, vai tās būtu Tuvo Austrumu reģionu valsts. Mēs esam aktīvi spēlētāji, un mēs nenodarbojamies ar tādu, kā teikt, tukšu mūdēšanu. Трамп, по словам нашего утреннего гостя, человек деловой среды, бизнесмен, и прекрасно видит и анализирует цифры и то, что за ними стоит. И, в частности, то, что страны Балтии не потребители безопасности, а государства, которые проактивно действуют в этом направлении, отмечает гость студии. Но вернемся к сегодняшней Балтийской конференции и в целом балтийской дипломатии. Насколько мы, Латвия, Литва, Латвия, Литва, Эстония, едины в внешнеполитическом курсе? Es domāju, ka tas varbūt skan ļoti diplomātiski, bet attiecībā uz drošības politiku, attiecībā uz hibrīda apdraudējumu risināšanu, es teiktu, ka mēs esam ciešāki kā jebkad. 34, 35 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas.
Un es teiktu, ka tas process sadarbībā ar Ziemeļvalstīm arī tiešām kļūst arvien ciešāks. Varbūt tas ir tāds neliels piemērs, bet mēs esam sākuši pēdējos gados virzīt arī kopīgus kandidātus starptautiskajās organizācijās. To agrāk darīja Skandināvi atsevišķi, Baltieši atsevišķi, bet tagad pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos mēs esam sākuši laust šo iepriekšējo tradīciju, un tas tagad notiek kopīgi. Un, protams, mēs ļoti, ļoti cieši maināmās ar pieredzi, kā risināt hibrīdus apdraudējumus, vai tā būtu energosistēma, kiberuzbrukumi, mākslīgā intelekta, teiksim, pozitīvās attīstības iespējas un arī riski. Tie visi ir jautājumi, kuros mēs ļoti, ļoti cieši sadarbojamies, un par to mēs arī spriedīsim šodien diskusijās. В отношении политики безопасности, отмечает господин Пилдугович, страны Балтии едины, пожалуй, как никогда ранее, в том числе и за все годы независимости. Еще следует учитывать, насколько активно сейчас Латвия, Литва и Эстония в плане внешней политики обороны содействует и сотрудничает с скандинавскими северными странами и реагирует на те многочисленные вызовы, на которые нужно реагировать, от дезинформации, от искусственного интеллекта и все темы, которые сегодня на слуху и которые, так сказать, на злобе дня. Одна из внешнеполитических задач Латвии связана с Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Киваете согласно головы. Скажите, увеличились ли наши шансы латвийского государства после того, как Черногория отказалась от своих видов на Совбез? Es tiešām to gribu pasvītrot, ka pēdējos gados mūsu valsts arvien skaļāk un arvien vienotāk piesaka sevi, aizstāv savus viedokļus ne tikai Baltijas jūras telpā, ne tikai Eiropas Savienībā vai NATO, bet mēs cenšamies iet plašāk. Un it īpaši mēs uzskatām, ka mums jābūt arī skaļākiem, redzamākiem ANO drošības padomē kopš Krievijas kara pret Gruziju 2008. gadā. Faktiski mēs esam no 2008. gada vienojušies, ka kādai vienai valstī no reģiona, vai tā būtu Baltijas, Ziemeļvalsts, Polija, obligāti ir jābūt pie šī galda, lai aizstāvētu mūsu reģiona intereses. Šobrīd līdz vēlēšanām atliek precīzi 3 nedēļas. Es teiktu, ka Latvijas izredzes ir ļoti labas, lai tiktu ievēlēts, bet šis būs aizklāts balsojums. Un ievēlēšanai Latvijai jāiegūst 2/3 no klātesošām un no balstiesīgām valstīm, lai tiktu pie šīs ievēlētās vietas. Un, protams, ka mēs gribētu, lai atbalsts būtu pēc iespējas plašāks, lai Latvijai būtu pēc iespējas lielāks mandāts arī ne tikai no Austrumeiropas, bet arī no Āfrikas, Latīņamerikas un Āzijas valstīm. Latvija pirmo reizi darbosies šajā fórumā, tā ir tāda novitāte, jauna pieredze, bet es domāju, ka Latvijas diplomātija jau ir pietiekami nobriedusi, lai tiktu ar šo uzdevumu galā. Un, protams, viens no galvenajiem uzdevumiem mums būs panākt to, lai drošības padome pēc iespējas regulārāk un plašāk aplūkotu jautājumus, kas ir saistīti ar atbalstu Ukrainai. Humanitārie jautājumi, kodoldrošības jautājumi, atmīnēšana, bērnu atgriešana, sieviešu tiesība aizsardzība, nesodāmības izskaušana. Visi šie jautājumi, mūsuprāt, viņiem jābūt diezgan regulāri katru mēnesi ООН drošības padomes dienas kārtībā. Итак, как вы только что слышали, в последние годы Латвия все громче заявляет о себе, о внешнеполитическом курсе, не только в пределах, в границах Балтийского региона, но и, в частности, в Организации Объединенных Наций. Цель остается нашего маленького государства неизменной, оказаться, как говорит господин Пилдугович, за этим столом Совбеза ООН.
3 недели остается до важного итогового голосования. Оно закрыто. Пока трудно предугадать, каким оно будет. Но, тем не менее, подчеркивает мой собеседник, дипломатия Латвии созрела для такого шага, созрела для того, чтобы еще громче говорить, в том числе и с трибуны ООН, об актуальностях и вызовах, в частности, война в Украине, права женщин, возвращение детей и не только. Скажите, на этом фоне вы, как представитель Латвии, ощущаете противодействие? Protams, ka neslēpšu, Krievija, mēs neesam, kā teikt, tāds parocīgs, labvēlīgs partners šajā ziņā. Un mēs esam jutuši pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos, ka Krievija ir centusies apturēt, piemēram, Latvijas ievēlēšanu kosmosa komitejā ANO. Mēs esam redzējuši vairākas, kā teikt, dezinformācijas kampaņas. Mēs redzam tradicionālos Krievijas apsūdzējumus pret Latviju. Tā kā, protams, šo pretdarbību mēs jūtam, bet es domāju, ka šie soļi viņi nespēs apturēt mūsu ievēlēšanu. Protams, šī darbība ANO drošības padomē nebūs vienkārša. Kopumā padomē ir 15 valstis, 5 pastāvīgās, 10 vēlētās. Un no mūsu reģiona tur būs Dānija pirmajā gadā, Francija, Grieķija un Lielbritānija, tātad 5 Eiropas valstis, bet būs arī attāls valsts - Kolumbija, Panama, Pakistāna, Bahreina, Liberija, Somālija, Kongo Demokrātiskā republika. Tā kā, lai panāktu kādu jautājumu dienas kārtībā, ir jāiegūst 9 valstu atbalstu. Un dienas kārtības veidošanā veto nav pieļaujama. Tā kā te būs tas... И это та самая площадка для того, что вы назвали зрелостью нашей латвийской дипломатии. А еще господин Пилдагойевич подчеркнул, что Латвия является неприятным партнером для России, поэтому в последнее время наблюдаются попытки, в частности, конкретные в отношении приостановления членства в космических программах ООН, а еще дезинформация, традиционные обвинения и так далее. У нас остается очень мало времени. И еще один вопрос, который я хочу попросить вас прокомментировать. Вчера из трубы в Ватикане пошел белый дым, и мир получил нового папу римского, главу католической церкви. Какие надежды лично вы связываете? И, быть может, латвийская дипломатия тоже связывает с новым папой римским? Noteikti, ka šis ir cerīgs notikums. Es domāju, ka ļoti svarīga izvēle. Es domāju, ka tā ir tāda izvēle, kas ir nopietnas mēģinājums, kā teikt, iedvest tādu jaunu enerģiju kristīgajā baznīcā, katolicismā. Protams, ka Latvijai šī ir svarīga izvēle, jo Latvija ir, kā teikt, katoļu reliģijas ziemeļa robeža. Mūsu Latgale, mūsu dienvidu reģioni ir, kā teikt, katoļu ticīgās draudzes. Un ir bijušas vairākas arī pāvesta vizītes līdz šim, tā kā mūs ar Romas katoļu baznīcu saista vairāku gadsimtu vēsture. Un tiešām šī izvēle ir interesanta. Jauns pāvests nāk no Čikāgas. Čikāga ir arī viena no latviskākām pilsētām Amerikas Savienotajās valstīs. Mums ir vairāk tūkstošu kopiena Čikāgā, un es esmu arī saņēmis tādus, kā teikt, lepnuma apliecinājums no dažiem Čikāgas latviešiem par šo te izvēli. Pirmo reizi ASV pilsonis, ASV dzimušais baznīcas pārstāvs tiek iecelts šajā augstākajā amatā. Tas ir noteikti mēģinājums arī stiprināt saites starp Eiropu, Amerikas Savienotām valstīm, Ziemeļameriku
Es domāju, ka Павел... Иными словами, это больше, чем просто религия. И как вы только что слышали, как подчеркнул господин Пелдыгович, с избранием нового главы католической церкви всего мира связаны очень большие надежды, важное назначение, прежде всего, для самой церкви, как источник, возможно, новой энергии. Ну, а для Латвии это важно, то, что Латвия, как только что прозвучало в нашем эфире, это северные границы католицизма. Ну и любопытный факт, отметил мой собеседник, что касается этого выбора. Новый папа римский Лев XIV, кардинал из Чикаго, самого латышского, так сказать, города США, и это тоже приятно. Я благодарю за ваше время. Утренним гостем Домской площади сегодня был специальный посол по особым поручениям и руководитель секретариата по кандидатуре Латвии в Совете Безопасности ООН Андрейс Пелдыгович. Доброго дня. Paldies. Домская площадь. С добрым утром!